Sveiki, podkāstu klausītāji! Šodien pie manis ciemos ir, es teiktu, ilgadēja mana kliente Anna Viktorija Pakere. Un īstenībā šo podkāstu epizodi mēs sākām plānot. Es nevarēju čatos atcerēties, kad es tev pirmo reizi uzrunāju. Bet kādi 2 gadi varbūt varētu būt. Jā, man liekas, tev vēl diezgan aktīvi nāca vecais podkāsts ārā, un tu jau biji un es jau tā domās par to, ka man jānāk pie tos ciemos. Jā, iespējams, ka tāda lieta tiešām arī bija. Un es atceros, ka man ir ļoti iedrošināja tas, ka tu biji tāds, jā, es atnākšu, jā, labi. Es atceros, man vīrs teica, tev vajadzētu saviem klientiem arī parunāties un tā. Un es domāju, šitā tas notiek, jā, un viss ir tā kā gatavi nāk, un šitas ir tik forši. Bet jā, mēs ar tevi plānojām īstenībā satikties jau diezgan sen un kaut kādās sacensībās, un tad beidzot tā diena ir klāta. Jā, mēs gribējām ar bērniem satikties kopā, mēs gribējām satikties maratonā. Mēs ļoti ilgi satiekamies, bet mēs esam online ļoti daudz satikušās. Jā, un īstenībā par to mēs šoreiz arī parunāsim, kā tad mēs ar tevi satikāmies online. Bet jā, čau, Anna, prieks tev šodien šeit beidzot redzēt. Jā, tā kā mums būs tāda interesanta un forša saruna. Anna ir 2 bērnu māmiņa jau. Jā, tas arī tāds ļoti, manuprāt, svarīgs fakts IT speciāliste. Un kad Anna jautāja, pastāsti, ko tu dari latviešu valodā, sēž pie datora un dzer kafiju. Bet noteikti tas nav tik viss tik vienkārši. Bet mēs pavirzīsimies mazliet tālajās atmiņās. Ja es pareizi atceros, tad tas bija 2020. gada vasara, kad es saņēmu vēstulīti no tevis. Jā, un es pat nezinu, vai Instagramā vai mājaslapā. Jo, ja es esmu IT speciālists, visticamāk, es tev rakstīju pat tavā mājaslapas formā, ka es gribu ar tevi sarunāties. Jā, tas bija jūlijā, varētu būt jūlija beigās kaut kad, jā. Jā, es vēl skatījos mūsējos tur pieraksta datus, jo man ļoti patīk, ka viss ir pierakstīts un ir kur atskatīties un paskatīties. Bet, jā, Tavs mērķis, es drīkstu vai ne par to pastāstīt? Droši. Jā, ļoti interesanti, ka toreiz tavs mērķis bija tikt pie bērniņa. Jā, jo man toreiz, diezgan ilgi visu mūžu praktiski ir bijuši tā kā palielināts ķermeņmasas indeks, palielināts svars, un tad, mēs ar vīru kaut kad ap janvāri bijām nolēmuši, ka mēs varētu tā kā paplašināt savu ģimeni, un, kā jau es teicu, es rakstīju jau jūlijā, un tad, ir zināms, ka, bišķi jau jāpagaida, no sākuma nesanāks, bet jo ilgāk gaidi, jo vairāk nepacietība, un tad es sāku sevi apšaubīt un domāt, ka varbūt viens no tiem variantiem varētu būt tā. Es tieši tajā brīdī domāju, ka tas varētu būt tieši palielinātais ķermeņmasas indeks, bet gala beigās, manuprāt, izrādījās, ka vienkārši ir jāēd uzturvielas pareizās, nevis tikai tajā svarā ir problēma, bet arī tajā, ko tu ēd un lietas sevi iekšā, jā. Baigi interesanti, es nezinu, kāpēc man tas pēkšņi atnāca atmiņā, bet jums topā bija sīpola gredzena. Kalmāra. Kalmāra? Tā bija mans otrs variants, ka tu man pieteiks kā meiteni, kur pusdienās ēda kalmāra gredzens tikai. jā, kaut kas tāds vai kaut ko tādu es tiešām atceros, ja man toreiz vai kārojies, vai kas bija, es pat arī biju stāvoklī, un jā, tā ļoti interesanti sanāca. Bet varbūt tu vari patlīties, kas bija tas iemesls, kāpēc uzrakstīja tieši man, zināms, nav viens speciālists Latvijā, kurš kaut ko dara. Man liekas, ka es tev jau sekoju Instagramā. Es noteikti tevi atradu caur Instagramu, un tas nebija draugu ieteikums, es kaut kā paļāvos, ka tu būsi īstā, un es vienkārši, jā, varbūt tas bija. Vai arī tas, ka tu piedāvā arī coachingu paralēli. Es nezinu, kas tas bija, bet Instagrams mūs saveda kopā. Neviens draugs man tevi neieteica. Žēl. Jā. Tas ir tagad tavs uzdevums ieteikt saviem draugiem. Vai arī Es tev esmu jau 2 ieteikusi. Un otrs variants ir, ka varbūt es sakoju Annai Apsītai, un jūs jau arī toreiz bijāt kaut kā. Un tā kā man bija tāds, ja tie cilvēki man abi 2 rezonē, gan jau būs labi. Un tā, jā. Jā, un es atceros, ka tavs, es pastāstīšu, ka tu pie manis biji 2 reizes. Un īstenībā es teiktu, ka tev ir pilnīgi atšķirīgi cilvēki katrā reizē un mērķi un visas tās lietas. Bet jā, tavs... Varbūt tu vari pastāstīt, kāds bija tavs mērķis tā kā mūsu pirmajā darbības reizē un otrajā? Jā, pirmajā reizē, protams, it kā
tas virsmērķis bija... Man liekas, virsmērķis tomēr bija svara samazināšana. Tiešām svara samazināšana un ļoti liela cerība, ka tas beigsies ar grūtniecības iestāšanos, kas arī tā notika. Un otrajā reizē es pie tevis atgriezos, jo es zināju, ka man vajag spēku, man vajag enerģiju, man bija praktiski arī es kaut kad vasaras beigas tās bija. Tas nozīmē, ka man dēlam jaunākam bija kādi 3, varbūt 4 mēneši. Viņš bija ļoti maziņš. Un daļai es zinu, ka es nācu pie tevis arī tā kā pēc atbalsta, jo bija grūti. Jā. Un otrajā reizē, man liekas, paralēli ar tevi strādājot, mums izkristalizējās arī tās, ka dēlam varbūt ir kaut kādas alerģijas, varbūt ir problēmas, un tad mēs meklējām, kā uzņemt visu to, ko vajag, bet nenodarīt pāri maziņajiem. Un, protams, arī pēcdzemdību atgriezties pirmdzemdību ķermenī, jo kas, un patiesībā pēc bērniem ir daudz labāka fiziskā forma nekā pirms bērniem, kas ir... Jā, es īstenībā biju aizmirsus to faktoru, ka mēs meklējām, kas ir tas, kas nedara. Tāpēc otrais beidzās mūsu sadarbība, jo man bija tāds, es esmu atradis, ka man dar ķelmēnu maizīte un tītra filēja. Un tagad es padzīvošu kādu laiku ar to, un tā gan jau kaut kas viss izvies. Jā, mēs jau runājam, ka noteikti atsevišķa epizode būs arī par šo visu, kā tā mamām un tētēm vispār izdzīvot, tad, kad ir alerģijas un nepanesības. Bet, jā, par to pirmo reizi, jā, tu pie manis atnāci, atceros, ka bija tas palielinātais svars, bet, manuprāt, tā lielākā problēma tev bija tas, ka tu nezināji, kas ir kas. Nē, tieši otrādāk. Man likās, ka es visu zinu. Un arī toreiz, tad, kad es pie tevis atnācu, MyFitnessPal, es zinu. Tā kā uzturvielu grupas, es zinu. Bet kā to ieintegrēt savā ikdienā bez maratona sajūtas, es nezinu. Un tas bija, tas, man liekas, bija tāds lielākais, ko es ieguvu no mūsu abām divām sadarbībām, kad nav jādara viss uzreiz. Un ir jāsāk tiešām ar kaut ko, kas tev liekas tik viegli izdarāms. Bet, ir jautājums, kāpēc tu to nedari katru dienu, ja jau tev tas liekas tik viegli izdarāms. Un, jā, laikam ar to. Nu jā, tas arī ir tas, kāpēc es vispār sāku to coachingu taisīt, jo sapratu, ka nevar iedot uzreiz miljonas lietas, ko mainīt, jo skaidrs, viens tas, ka jāied vairāk olbaltumvielas, labi, tad dārzeņu vēl jāliek, ok, vēl ūdens jādzer, un vēl jākustās, ja, tad tas. Jāguļ. Un jāguļ, protams, bet tā gulēšana, tas jau noteikti līdz grūtniecības laikam. Bet jā, es pat man nav atmiņā palicis tas, kā tu man pateici, ka tu esi stāvoklī. Bet kas... Es te sūtīju bildes vecā. Tu man bildes sūtīji. Man bija tāds, man liekas, ka ir. jā. Kaut reiz man sūtīja uz analīzēm, un tad, jā. Jā, un tas bija ļoti interesants posms īstenībā, jo tajā laikā es pati biju stāvoklī. Cik mums ir bērniem? Bet tu man neteici. Es nezināju nemaz, es uzzināju. Mēs jau pabeidzām sadarbību un kaut kādu labu laiciņu vēlāk mēs tikai sākām bondot arī uz to, ka mēs esam grūtniecis, bet mums bērniem ir. Manai vai martā? Jūnija beigas, 3-4 mēneši. Jā. Un toreiz bija visādi pregnancy sparkles, kas vienkārši lidoja visu kaut kur apkārt. Ļoti interesanti. Tas atcīt bija arī pandēmijas laiks īstenībā. Jā. Otrajā reizē, kad tu pie manis atnāci, tas jau bija pēc abām dzemdībām. Jā. Ja tu salīdzini tos divus cilvēkus, kas bija pirms bērniem, un kas ir pēc tam, kas ir tās lielākās atšķirības, ko tu tā kā... Tie divi atšķirīgi cilvēki, vai ne? Tas ir skaidrs, bet tādas atšķirības, kas tev iezīmējās starp tiem posmiem. Man noteikti tas ir vispār prioritātes, ja pirms tam visu mūžu man ir bijis par, kāpēc es gribu, piemēram, sakārtot uzturu vai kaut ko, tas viss ir tikai vienīgi par izskatu, par vizuālo, par varbūt... Confidence latviski ir. Pašpārliecība, jā, par savu tādu uzcelšanu, tad pēc bērniem viss griežas
tikai un vienīgi par to. Man vajag spēku, man vajag turēt viņiem līdzi, man vajag par savu mentālo veselību parūpēties, lai es viņiem nebļauju virsū pilnīgi par random lietām, par kurām viņi uzvedās tikai kā bērni. un arī noteikti par to, ka es gribu rādīt labu piemēru. Un, diemžēl, ja es stāstīšu, ka nevar ēst končas un pats sēdēšu un ēdīšu visas končas, tas tā nestrādā. Līdz ar to, jā, pēc bērniem tas viss ir par piemēru un par enerģiju un par kā es gribu justies. Jo, jā, miegs beidzās pēc bērnu piedzimšanas, līdz ar to atliek vienīgi ēšana, kustēšanās un jā, fiziskās aktivitātes. Bet tev vēl tie bērniņi tā diezgan mazu starpību, man liekas. Jā, man bija 2 zem 2. Vairs nav. Tūlīt jau jaunākajam būs 2 gadi nākošu nedēļu, un meitai tuvojās 4. Jā, un man gribās arī, es zinu, ka es vienreiz esmu sevi salamājis par to, kad viņi man prasās opā, un man ir tāds, es nevaru. Man vienkārši nav spēka viņus panest. un tā kā es gribu mazināt to visu, es gribu turēt viņiem līdzi ilgi. Jā, tas ir tas, ko mēs arī īstenībā ar iepriekšējā podkāstā viešņu runājām par to, ka visām mamām un tētiem arī īstenībā vajag spēka treniņus. Jo tie bērni, viņi jau aug, un tev pēc tam ir 2, vai ne? Tev vajag viens grib opā, otrs grib opā, tad tev sanāk diezgan ko turēt līdzi. Visā te, jā, kas ir ļoti interesanti, ko es arī tev pamanīju, cik es tev 2 reizes strādājusi, tad tajā pirmajā reizē, protams, mums tas periods bija ilgāks, kamēr mēs visu iemācījāmies, un tajā otrā reizē, jā, tagad tu pateici, nāc vairāk pēc tāda atbalsta, jo pa lielam jau tu visu zināji, vai ne? Tu visu zināji un visu mācēni, tu esi arī tev konsultācijās teici, Anna, es zinu, ka tu visu zini, tikai ir jautājums par darīšanu, bet, ko tu vari darīt, ka tev ir 2 gadnieks mājās un vēl zīdēnīts maziņš. Bet tev bija kaut kādi tādi, jā, tas viens lūzumpunkts, tagad atceros, jā, bija viss tās alerģijas nepaniecības, ko mēs arī neviens nekad atkal nesaprata, bet jā, ka tev gribēs, Jā, un gribēs, un tad, kad tu esi pieredzis, kad ēdiens ir tas, kas tev palīdz, un tad, kad tu pat to vairs nevari, tad tu vispār pazūdi un nesaproti, ko vairs tagad darīt. Tas bija tāds vislielākais bēda toreiz, jā. Es atceros, jā, kas arī baigi tā, līdzpārdzīvoja pati tajā brīdī ar to saskārās, domāju, nē, jā, vēl vienai mammai vienkārši šitam visam jāiet cauri. Es atceros, ka mēs tev tur arī plānojām to ēdienkarti tā, lai pietiktu gan tev, gan vēl bērnam, un lai tas nenodarītu pāri, bet tagad es saprotu, ka viss ir daudz maz. Beidzās, tagad par to var pasmaidīt, bet viss beidzās ar to, ka viņam bija vienkārši ļoti rotavīrus no tiem rotapilieniem. Gastroenterologs pateica, ka ļoti, ļoti reti, bet tā mēdz gadīties, un mums vienkārši bija jāsāk ātrāk piebarojums. Un tas viss atrisināja. Viņš tagad ēda visu pēc kārtas un nav griezamies. Bez nekādām problēmām, jā. Ok, bet vai tie tās visas pamatlietas, ko mēs ar tevi iemācījāmies, tās pamatlietas, man liekas, arī tu stāstīji, ka viss ir zināms, bet jautājums, vai tu to visu pielieto ikdienā. Kas ir tās lietas, ko tu joprojām tādas paliekošās vērtības tavā ēdienkartē, tavās fiziskajās aktivitātēs? Olbaltumvielas noteikti. Tas ir tas, kas man pēkšņi ir tāds, varbūt nevis man ir slikti nagi un gēni, bet varbūt man vajag paēst vienkārši, lai man būtu normāli nagi. Tas ir, olbaltumvielas ir pāri visam. Un dārzeņi kā uzkodas. Tā kā mēģināt visur, kur vien var ielikt kādu dārzeni, pievienot dārzeni. Ko es gribētu, kas man nevienmēr sanāk, ir normāls ēdienreizes. Un es kaut kad vienreiz esmu to rakstījusi vienā no threadiem, man liekas arī kā atbildi, kad tik līdz sākas našķīšu vēlme, ir tāds liels jautājums, vai es esmu pēdus un vai es esmu sadzērusies gan daudz ūdeni, jo šim nav jābūt normāli. Un noteikti, jā, laikam tā ēdienreižu plānošana, īpaši ar bērniem, dārzeņi un olbaltumvielas. Ir tāds, lai nu kas, bet tam ir jābūt vienmēr. Vajag forši īstenībā, man pašai tā gribas savus pleciņus zināt un redzēt, ka jā, ka
tas darbiņš, viņš ir bijis vērtīgs, viņš nav bijis viegls, vai ne? Tas ceļš. Tas ir pats jocīgākais, jo man nekad nelikās, ka mums iet grūti. Nu, tā kā es visu daru, man ir tāds, es visu daru, šis ir diezgan izdarāmi, un viss sanāk, bet tiklīdz es neko nedaru, no tā visa ir tāds kaut kā. Piemēram, tagad mēs arī, pirms mēs sākām ierakst, mēs runājam par to, kad atgriežoties darbā, protams, samazinās fiziskās aktivitātes, mainās vispār viss grafiks, un man atnāca atpakaļ 5 kilogrami. Un pirmos mēnešus ir tāds, labi, kaut kā nav, un tad tagad pēdējā mēnesis man ir tāds, labi, es patiesībā zinu visu, kas ir jāizdara. Man vienmēr ir strādājis tā ēdienkartes rakstīšana, atskatīšanās pēc nedēļas, kāpēc bija tā, kas sanāk, un tagad es atkal to daru pakluso. Es biju ar tevi kopīgots, tas mans apkārtmēra fails, kad es viņu nokupēju savu privāti, tu vairs nevari man uzraudzīt pakluso. Jo tu biji kaut kad vienreiz iekomentējis nejauši, kad mūsu sadarbība jau bija beigas, es vienkārši turpināju pa laikam rakstīt, un es redzēju, ka tu ieliki tur sirsniņu, man bija tāds, viņa skatās, ko es tur rakstu. Jā, tas bija toreiz, kad es pārliku no savā viena vecā e-pasta uz citu e-pastu tos failus, lai man viņi nepazūd, tad redzēju, tu vēl raksti. Jā, tur bija sirsniņas, man bija tāds, man izsako, es nokopēju tagad privāti, man ir tās privātais fails, bet jā, un tagad es atceros visu, ko mēs esam darījuši, un es rakstu, jo un man vienmēr bija bail, tagad, kad es sākšu rakstīt, viss, ko man visu mūžu būs jāraksta, būs jāskanē visi produkti, viss būs jāraksta. Un tas bija kaut kas, no kā es ļoti baidījos, bet visas reizes, kad mūsu sadarbība ir beigusies, man nekad nav bijis tā, ka es aizēju, pilnīgi tā kā atpakaļ vecajās sliedēs. Vienmēr kaut kas no tā paliek, un nav tā, kad atnāk viss svars atpakaļ, un tagad viss darbs vējā, līdz ar to es saprotu vienkārši, jā, tad, kad gribās to samazināšanu, tad ir jāraksta, lai tev ir dati, no kā visu to izanalizēt un saprast, kāpēc kaut kas bija tā, kāpēc kaut kas ir citādāk un ko darīt lietas labā. Nevis tu tur zīlē un saki, ka visu taču es daru, kaut kā nekas nenotiek. Tā kā tā, jā. Jā, man liekas, šis ir ļoti, ļoti svarīgi saprast un zināt, ko tu dari. Un tas, ka tu zini, ka, ja es daru tā, tad mans ķermenis uz to reaģē tā, un ja es daru tā, tad mans ķermenis reaģē šitā, jo tu mums tā vielmaiņa ir ļoti, ļoti dažāda, un pēc tam tu jau zini, vai ne, kas ir jādara, ja kaut kas ir tā kā... Un tas patiesībā palīdz arī objektīvi atskatīties, kas ir atrunas un kas ir reāls iemesls. Tas arī ir, kas mainās pēc bērniem patiesībā, ka tu gribi sev būt piedodošāks, bet tajā pašā laikā tev ir jāsaprot, cik ir tā norma un kurā brīdī tu ir sāc sev žēlot. Tur miegs nebija, nakts tāda grūtāka, tur tas un tas. Tas tā kā ir normāls attaisnojums. Ka nebija miegs, tu saproti, tajā dienā man visu dienu gribēsies šokolādīt, jo es esmu gulējis 3 stundas. Bet, piemēram, ja tev ir kaut kāda parastā diena un tu zini, jā. Cik tu šonakt gulēji? Šonakt ir labāk nekā pagājušajā naktī. Bet es neesmu skatījusies, bet es domāju, ka tagad jau ir labi. Mēs esam iegājuši ļoti sliktā. Mēs guļam atkal visi vienā istabā. Tas ir suns arī, ja? Jā. Okay. Un tam mums viens krāts un viens ceļās. Bet šorīt man sanāca aizdomīgi agri piecelties. Jā, es gribēju celties. Tu noteikti uztraucies par podcastu. Dēls gribēja celties man līdzi un viņš neļāva. Un tad es tur, kamēr viņš vēl mēģina gulēt, mēģināja kaut ko izdarīt ar vienu roku tāds. Bet tagad jau miegs ir pie 7 stundām. Bet... tas jau. Un tur jau paspēja tev 2 reizes izgulēties. jā, ir cienījami. Ok. Kā tev vispār arī savā ģimenē izdodās ieviest šos te uzturu paradumus? Skaidrs ir, ka mans bērns arī ēd saldumus. Jā, tāds protams. Ir. Viss kārtībā. Man visinteresantākais patiesībā ir vīru, jo es visu mūžu biju cilvēks, kurš es saņemu lielu pārliecību, un man tagad visi jākonvertē, un tad es kaut kādā brīdī viņam nav nekad bijuši iebildumi pret kaut kādām ēdienparadumu maiņām, viņam tāds, tu man uztaisies, apēdīšu, ko tu taisi. Ja tu liksi tā kā man taisīt, tad es taisīšu, ko es māku, un tur nebūs tavi dārziņi, un ko tu tur gribi. Tur būs kalmāni gredzeni. Jā. Nē, ir griķi ar malto gaļu, makaroni ar gaļu, un
ir vēl boks. Kaut kas ar gaļu. Boks ir ar dārziņiem, jā. Bet, un viņam patiesībā arī viņš uztaisīja asins analīzes, kuras atnāca ar jau nedaudz cukuru augstāk nekā gribētos, holesterīns laikam ne, bet vienmēr sakot kaut kas, un viņam ģimenes ārsts pateica, ka vajadzētu padomāt par uzturu. Un tad kopš tās reizes viņam atvērās kaut kāda čakra. Un tagad viņš pieņem, ka man ir zināšanas, un viņš cenšas arī uzzināt. Es esmu iemācījis viņam lasīt sastāvu un skatīties. Tā kā, un tad arī viņš vienmēr produkts ir veselīgs vai neveselīgs. Man ir tāds, kas ir tava interpretācija par veselīgs? Klausies, es te tā sāku domāt, man jātais kaut kāda Kristīnas Zemdaugvietas akadēmija jāizsniedz uz papīrs. Jā, man var diplomu dot. Jā, stabili. Bet man tieši tā arī viņš vienmēr, šitais saldējums ir veselīgs, un man tāds, kas ir tava izpratne par veselīgs? Mani vārdi. Jā, tieši tā. Un tad es uzzināju, ka, piemēram, viņam ir svarīgi, lai tur nav cukurs. Un tad man ir tāds, ņem jebkuru nezinu, mums tagad ir ar saldinātājiem un zero un keto un viss, droši ņem tos. Bet tad pēc tam viņš jau gāja nākošā līmenī, un viņam iemācīja, ka jāsās arī uz sastāvu. Un tagad tomēr labāk, lai tur ir, piemēram, cukurs, bet tur ir saldais krējums, nevis ūdens pirmā sastāvdaļa. Un, jā, līdz ar, gribētos teikt, ka mana ģimene ir pavilkusies, un mēs visi apzināmies, cik liela nozīme ir ēdienam, ko mēs ēdam. Jā, bet interesanti, ka tas arī nesanāca tā uzreiz, ne tikai pēc kaut kāda laika. Un tas ir bišķi, tā vienkārši notiek, man liekas, ne tikai ar ēšanu, bet ar jebko, ka tev ir, ja tu tam cilvēkam nāksi virsū un stāstīs savu patiesību, nekas nenotiks, tev vajag sagaidīt. Vajag sākumā dabūt pa pakaļ. Nē, jā, viņam vajag atvērties čakrai, kā mēs secinājām, vai notikt transformācijai. Un, jā, bet tagad mēs visi zinām, ka jā, ir dārziņa. Un ļoti interesanti, piemēram, mana māsa tagad arī mācās uzturu Stradiņos, un man vīra māsai arī bija analīžu problēmas, un es aizsūtīju viņu pie savas māsas, un tagad es arī ar vīra māsu varu runāt par dārziņiem un olbaltumvielām, un viņa man var sūtīt produktu atklājumus no savas puses, un tā kā izskatās, ka visa mūsu paudze, tā kā mūsu vecumu mūsu ģimenes šajā paudzē, viss, tā kā sākot ar mums, būs notikusi tā transformācija un izpratne par to, kā dzīvot labāk. Jā, tas, man liekas, baigi forši, ka ir izdevies arī tev, tas, kas man tā sirsniņa sildējā, kad ir izdevies arī tev nodot to ziņu, ka nav tā kā slikts vai labs. Un jautājums par to arī tas Kalmāna gredzens, viņš jau tur vienu reizi mēnesi, mēs par tiem gredzeniem vajadzēja papasīt, lai kāds nosponsorēja īstenībā šo epizodi. Jā, man dzimšanas dienā man būs fritera ballīte. Es fritēšu kartupeļus un kalmārus, un tā būs man dzimšanas diena. Tieši tā, jā, jautājums ir par to, ko tu gribi no tā ēdiena. Bet citi interesanti arī tāds no manas pieredzes bija kaut kāda ceturtdiena, mēs tur nelūgtos viesus, skatāmies un tā, un es izdomāju, uztaisīšu sev un vīram ballīti, bērns guļ, vai tusēsim. Es nopirku kaut kādas čipsu bumbiņas, pistācijas, kaut kas vēl man tur bija. Un, zero kola arī, un tā, vakars jau tur kaut kā 10, 11, domāju, tusēsim. Un man vajadzēja attiet kaut kādas 2 dienas, reāli. Es tev, pamodies ar sāls seju. Apmēram, jā, un sapat, ka man kuņģi šito vienkārši nevalk. Tad sapat, labi, tad mans ķermenis vienkārši tā nevar, vīra vienalga. Mēs jau tas smējamies, viņš arī pēc termiņa var produktu sapēst, tur tā, bet tas arī ļoti interesanti, ka katrs ķermenis vienkārši arī dažādi reaģē. Ja tev nedara tās pistācijas vakarā, tu viņas, protams, drīkstēs, bet ja tev pēc tam nākamajā dienā ir smagums un jātiet, tad nav pilnīgi nekāda vajadzība. Un, ja to garšo te Kalmāna gredzenu, vienreiz nedēļā tu viņus apēdīsi, tiešām nekas nenotiks. Jā, tas man tā tiešām tā. Es tev nākamreiz tiksimies, tev uztaisīšu to diplomu noteikti. Jā, tas arī ir kaut kas, ko es gribu. Tad, kad piedzimst bērni, arī kaut kas, ko es viņiem negribu nodot, ir, piemēram, savi uzskati, bērnības priekšstati, visu, ko par ēšanu es tagad laužu, un arī, es negribu viņiem mācīt, ka cukurs ir slikts.
Mani bērni zina, ka cukurs ir enerģija. Un mums tieši pagājušajā nedēļā viņai bija atklātā nodarījošanā, pirms kuras viņa ēda saldējumu no veikala. Un viņa ceļ kāja riktīgi augstu, un viņa nobļaujās pa visu zāli. Māmu, es varu pacelt un noturēt to kāju. Man ir daudz spēka no saldējuma. Un viņa zina, ka tajā, ja viņa grib, piemēram, iet garos, mēs ejam garos pārgājienus, tagad jau es viņu mazāk nesu, un viņa zina, ka, piemēram, ja viņa ies tur 5-10 kilometrus, protams, ka viņai būs skitls līdzi, jo, cukurs ir enerģija, kur garo distanču skrējēji arī ēd želejas, kurās ir cukurs. Jā, tieši tā, tas man liekas arī ļoti, ļoti svarīgi tā kā nodot to ziņu. Jā. Mēs arī mājās esam praktizējuši to, ka mums ir bļoda tur ar vafelēm vai kaut kā cepumu, un tad, kad tu gribi, tad paņem. Protams, ir bijis, kad ir jāpasaka. Jā. Varbūt pietiks tik daudz enerģiju, tev nevajag, ja bērniem pat tas ir ļoti, ļoti enerģiski. Jā, tā kā tas arī tāds svarīgs faktors nodot bērniem tādu pareizu saprašanu, kas man pašai no bērnības tā palicis atmiņā, ir, ka jāpēd viss. Jā. To es ļauju nedarīt. Un tad ir interesanti ar vecmāmiņām cīnīt. Ne cīnīties, bet tu redzi, ka viņas atnāk, apēda tikai vienu kartupeli un jau aizgāja prom. Jā. Šodien tā? Jā. Mums vienīgi ir tas gan man ar laiku, es zinu, jo šobrīd, arī viņi ir mazi, viņam ir 2 gadi. Ko tu sagaidi, ka viņš 20 minūtes sēdēs pie galda visas tās vakariņas? Nē, man nav žēl, ka viņš atnāk pāēd, aiziet tālāk, atnāk apakaļ un tā kā. Ir vecāki, kur arī to nesaprot, piemēram, bet man tāds, kamēr mēs esam mājās, un tas ēdiens tur būs, un lai jau dzīvo. Jā, tas arī man liekas arī. Ok, tu pastrādāji gan ar uzturu, un skatos, ka tu tagad pusmaratonu skrien. Jā. Tev tikai, man liekas, pietrūkst tā meita somā. Tā man ir uz pārgājieniem. Mēs vēl pēdējo reizi, viņa sāka teikt, ka viņai nav vairs ērti tajā sēžam somā, bet es viņu nesu, jo man žēl visu to mūsu kompāniju bremzēt, bet tā jau es zinu, kad varbūt, ja mēs pastrādātu, viņi varētu arī, jo sanāk, bez viņa, tā kā mēs ejam tur, nezinu, kilometru 10-15 minūtes, pa kaut kādu reliefu, tad, ja viņu nolaiž, tad tur ir 20 un uz augšu minūtes, jā. Bet pēdējā reizes tā bez prasīšanas viņu izlaida ārā, un viņa gāja mums līdzi, un neviens nesūdzējās. Viņai ļoti patika pa trepēm kāpelēt, tik līdz ir līdzinājis, var sēdēt somā, un jā. Tad ir vienkārši jāsauc nevis pārgājiens, bet dabas baudīšanas pastaiga. Jā. Bet tā visa tā uztura pieredze, un tas kaut kā atsaucās arī tavā ikdienas dzīvē, piemēram, darbā, attiecībās, un tas viss. Nē. Es nezinu. Es nevaru iedomāt. Es zinu, ka man no sākuma bija ļoti, ko es sev pieķēru par uzturu, bija tas, ka tik līdz ir svētki, man joprojām ļoti ilgi bija tā pārliecība, ir svētki, un tagad es nopirkšu visu, ko es visu laiku parasti nēdu, jo šodien ir tā viena īpašā reize, un pēc tam ar laiku man tas viss sāka mainīties ar tādu, bet kāpēc es svētkus asociēju ar tiem pašiem Kalnārgrads? Kāpēc, ja es saprotu, es braucu ciemos, jā, man nav kontrola, kas notiek uz galda, kas tur būs, tie ir svētki, bet, piemēram, ja es taisu mājās ballīti, kāpēc man pašai ir jāliek tie čipši? Ja es viņus ikdienā neēdu, ja es viņus kopumā lieku pie super īpašu reižu ēdienreizēm, kāpēc man ir jādod čipši? Un tad man ir bijušas arī citas ballītes, kurās ir tiešām normāls ēdiens vienkārši. Un tāda viena liela pārliecība, par kuru es mēģinu mainīt, un vispār es pagājuši gadu izgāju arī Precision Nutrition coachinga pirmo līmeni, jo man ļoti interesēja, kāpēc tev sanāca tas, kas citiem nebija sanācis. un es izpratu bišķiņ labāk arī tieši to pašu coachinga aspektu, psiholoģisko, kā panākt no cilvēkiem tās pārmaiņas, kas man palīdz tagad ar saviem bērniem noteikti. Un vispār arī, parastajās savstarpējās attiecībās ar vīru, jo bērni arī ir izaicinājuma laika. Mazi bērni, tas ir ģimenes krīzes laiks. Es piekrītu. Jā, pilnīgi piekrītu. Jāsaprot, kā to visu navigēt. Un
jā, protams, ja ir finanses, var iet uz pārturupi no rīta līdz vakaram, bet, ja nav, tad kaut kā pašiem jāiet, jāmeklē tie ceļi, un jā, tas coaching, tā kā, es izgāju to coaching un sapratu bišķi, kā ar cilvēkiem apieties labāk. Vispār es secināju, jā, es pati vienkārši kā cilvēks ieraudzīju sevi daudz lietas, kuras visu laiku man likās normāls, bet sapratu, ka tā nemaz nav normāli uzvesties, kā es līdz šim dažreiz esmu uzvedusies. Jā, un saprast to objektivitāti. Jā. Jā, tas ir ļoti interesanti, un tos arī citiem klientiem es novēroju, ka tas jau nav tikai par uzturu un par ēšanu. Tur īstenībā ir vēl miljonus daudz un dziļākas lietas, kuras tā ikdienā pat nemaz īsti nepamatās pašu uzturu izvēles. Kāpēc tu izvēlies produktu X un nevis to? Jo mēs jau visi zinām, kas ir jāēd. Tieši tā. Reāli, mēs visi zinām. Es arī to visu zinu. Nu tā. Jā, un tad tu paprasīt, kāpēc, un saprast, jā, tā ikdienas refleksija, piemēram, tāds vārds ir, ka jau, tā atskatīšanās, tas bija kaut kas tāds, kas man ļoti kaut kas jauns, ka tu nevis vienkārši dari, bet tu arī padomā, vai tas, kā tu dari un ko tu dari, ko tev tas dod. Izvērtēt, vai tev jādara tiešām tā, un varbūt var citādāk un labāk. Tā mēs par to laikam tomēr pastāstīja, kā mainījās tavs skatījums vispār uz visu to kopumā pirms un pēc bērniem, ka tas pilnīgi citādāk bija. Bet jā, tev varbūt ir kādi ieteikumi vai kādi, es nezinu, novēlējumi tām sievietēm, kas tā kā plāno bērniņus, kas domā par bērniņiem un tā, kas... Tu tomēr esi gājis tam cauri 2 reizes, jā? Jā, un tam nevar sagatavot. Tu vari gatavoties, cik tu gribi. Tam nevar sagatavoties. Tas ir pat īpaši tad, kad tev ir 2. bērns, tev liek. Man tā bija, man ir tāds, man 2 bērni un atšķirība viņiem vecumā maza. Un liekas tā sevi, tā kā es tikko to darīju. Un tad piedzimst dēls, viņš pilnīgi citādāks. Un tas bija tas, kas es biju lasījusi, jā, ka tur, nezinu, ka tev viens bērns ir tāds raksturā un otrs tāds, un tu man liekas, nevar būt. Ne jau man. Jā. Un viņš piedzimst, un man ir tāds, bet tiešām viņš neko nedara tāpat, kā darīja man veids, un man ir tāds, bet kā? Viņš man tas ļoti nelikās kopā, kad arī tas, ka tev ir bērns, nenozīmē, ka tu kaut ko zināsi par savu otro bērnu, un jā, noteikti... Un arī tu nevari no atrast draugu, kam ir mazs bērns un visam viņu uzprasīt. Tu nesapratīsi. To nevar saprast. Man ir arī draugi, kuriem... Es patiesībā to sapratu arī jau tad, kad mēs suni nopirkām. Tā arī bija salīdzinoši liela atbildība. Un tajā brīdī, kad es saprotu, man nav... Tie draugi, kam nav suņi, viņi nesaprot, par ko es runāju. Un ar bērnu tas ir tā kā reiz 300. Ka tu viņai tur stāsti, nezinu, kaut kādu lietu. Un labi, viens ir varbūt viņi vienkārši nesaprot, bet dažiem arī tas pilnībā neinteresē. Tas viņi negrib saprast. Jā, un tur nav jēga, jā. Tāpēc man ļoti... Bet tas ir jau tad, kad tu paliec stāvoklī, un tad, kad uz nākotni vienkārši ir jāmeklē. Man ļoti paveicās, un abas reizes es atradu Facebookā diezgan foršas mammas, kuras ir ar bērniem līdzīgā vecumā. Turpat no sākumā turpat nevajag līdzīgi, tur vajag tiešām praktiski vienu un to pašu, jo 1 mēnešnieks un 5 mēnešnieks ir jau tā kā ābolu un bumbieri. Bet noteikti meklēt vienkārši cilvēks, ar kuriem to saskan. Un ir mammas, kuras grib būt vienas pašas, ir mammas, kurām vajag visus cilvēkus apkārt. Un man, piemēram, palīdzēt tiešām visi mūsu WhatsApp chatiņi, kur mēs naktīs tāds, tu arī neguli, jā, es arī neguļu. Jo viņas tevi saprot. Bet pirms tam gatavojoties, vajag sakārtot uzturu. Sakārtot dzīves prioritātes. Un gatavoties, ka tam nevar sagatavoties. Jā, par to uzturu, ko es arī tā kā domāju, un ko es arī aicinu visām sievietēm par ģimenēm un tētiem, dariet to pirms bērniem. Tas līdzīgi tāpatās kā terapijā, kas es saku, aiziet pie terapeita pirms bērniem, pēc tam būs grūtāk.
Bet, jā, jo tomēr tam bērnam būs viens ir, protams, zīdīšana, ja, tad ir jādomā arī tā, ko tu ēd kā mamma. Tad jau nākamais ir piebarojums, ja, kad arī tas bērniņš, viņš tomēr visticamāk, tā mana pieeja, ka es neatceros, kā tev bija. Mēs arī ēdam to pašu, ko viņš, jā. Jā, viņš ēda to pašu, ko mēs. Jā, kas manuprāt, ir tāda viskorektākā pieeja. Tā, ka tev ir jādomā tomēr, ko tu liet uz tā galda un kas ir tas, ka... Un tas ir jāsāk domāt jau grūtniecībā, lai nav tā, ka bērns piedzimst, bet kaut kā plus 20 kg palika. Bet tev arī varbūt pēc grūtniecības ir kaut kādi ieteikumi, kā tu, piemēram, plānoji sev smaltīts, vai tev kāds uztaisīja kaut ko, kā tev tas viss? Es būtu gribējusi, lai es varētu uztaisīt to ideālo maltīšu sagatavis vai kaut ko tādu, jo es esmu redzējis, ka tu saldētavs saliec ar gataviem. Man bija tikko draudzene, viņa nopirka speciāli mazo saldētavu ekstra, un viņai bija pirmajam mēnesim vai 2 vienkārši, viss, tur bija sacepumi, viņa pat cepumus sasaldēja, lai ir tā kā arī tad, kad gribēs kā tašķīti, tas būtu bijis wow. Bet, kopumā pēc tam ir jāatcerās parūpēties par sevi, ir jāatcerās, ka, ja mammai būs sūdīga, tad visticamāk arī tas bērns būs niķīgāks un bēdīgāks. Es diezgan abas reizes es sapratu ļoti ātri, ka man vajag kaut kādu fizisko kustību un man vajag kaut ko, Es arī ļoti ātri atmetu ideālo variantu. Man bija tāds, ir vienkārši jādara kaut kas. Ir vienkārši ar abiem bērniem bija tā, ka viņi man tur blakus kaut kā, un es mēģinu vismaz tur vienu hantelīti vai kaut kādu elpošanas vingrinājumu uztaisīt. Abi divi, es joprojām vingroju mājās, jo es vienkārši saprotu, ka man nav laika vēl aizbraukt uz sporta zāli. Mēs nevaram samanģēt šobrīd. Man ir manas hantels mājās, man ir kaut kas, un man ir tāds, es vismaz daru kaut ko, un nav tā, ka es nedaru neko. Un, tā kā būs jāatsakās no tā, ka viss būs ideāli. Nekas nebūs ideāli, un tā kā tu esi jau pirms tam pāris epizodes iepriekš teikusi, tāds labais laiks nekad nepienāks, ir jādara vienkārši uzreiz, un uzreiz ir jāmēģina saprast, kas ir tas, kas palīdzēs tev. Piemēram, ir mammas, kurām palīdz tiešām gulēt visu dienu ar to bēbīti gultā, un viss ir mammas, kurām vajag obligāti iet ārā pastaigāties. Un tad, kad tu to saproti, tad meklēt, kurš var palīdzēt, un neklausīties vispār citu ieteikumos. Saprast, ko pašai gribās, un darīt tā kā pašai. Ja tev liekas, ka tā ir pareizi, tā būs pareizi. Un tas, ka nevienam citam tas nestrādā, tā tas būs. Nestrādā, jā. Ja tev tas strādā, un vienalga, ko te citi domā, jā. Noteikti. Tas ir tāds lielākais vienkārši. Tas pat nav mammām, tas nav bērniem, tas ir par visu dzīvē. Ja tev liekas, ka tā ir pareizi, tad uzticies sev un tā būs pareizi. Bet jā, man patika arī tas, ka tu teici darīt to, ko tu zini, kas tev strādā, un forši, ka tu pēc tām otrajām dzemdībām atnāc pie manis. Tu zināji. Un es arī tagad pēc tevis es zinu, ka tas ir vienīgais, kas tiemžēl, vai par laimi, es nezinu, laikam par laimi, jo strādā. Tagad es esmu ceļā. Tagad tev atkal ir trešā teva versija, vai nesanāk? Jā, šī ir kaut kāda pilnīgi, jo darbs un bērni kopā, wow. Jo es ar bērniem nepaspēju pastrādāt, līdz ar to es tagad, kā es oktobrī sāku strādāt, es atklāju, kā tas ir. Un arvien vairāk es sāku piedzīvot, ka drīz viņi būs tādi, kad paši lieli cilvēki būs. Un tad pats aizies dušā, paēdīs. Ko man nevajadzēs viņā darīt. Un tas arī ir tāds, kurš atver tādas pārdomas par to, ka jā, man liekas, man bija, piemēram, ļoti svarīgi arī pašrealizēties visu šo laiku, jo es teicu, jā, es izgāju tur precision nutrition, es kaut ko... Man arī tā sportiskā pašrealizēšanās ir tāds vismaz iemesls. Es saku, es strādzu, es tev lieku kodos, un es tik pasēlos, tur jau pusmaratons, man tāds, okay. Man ir tāds, tā kā, ja man nebūs ar draugiem par bērniem, ko runāt, es stāstīšu par savu sportu. Patiesībā tas bija tas, kas man ļoti palīdzēja, kad es atgriezos darbā, jo es atgriežos, un man tāds, vai mums komandā vēl kādam ir bērni, visiem tāds, un man ir tāds, man kaut kā ir jāuztur saruna. Un tāds, man ir vēl sports, un man ir vēl sunis. Un ēdiens? Jā, ēdiens, un tas bija tas, kas man, piemēram, palīdzēja, kad
es saglabāju kaut kādu sevi un es neziedojos. Man nebija tāds, ka visa mana identitāte ir bērni, jo es pirms tam dzīvē biju piedzīvojis šo krīzi, kad es kaut kādus 10 gadus gāju dejošanā, tad man bija trauma, un visu man tā kā ieteica vairs nedejot, un man ir tāds, kas es esmu? Es tā kā, visu, ko es zinu, ir 3 reizes nedēļā iet 4 stundas dejzālē, un tā kā brīvdienas dejošana, viss ir dejošana, un tev to atņem, un tad tu esi tāds pilnīgi nekāds, un tāpēc kaut kā laikam, tad, kad piedzim gan pirmais, gan otrais bērns, man bija tāds, jā, man ļoti patīk mammai būt, tas ir forši, es gribu būt labākā mamma ever, bet... Tu noteikti arī esi? Jā, protams. Bet es jau esmu arī vecmāmiņa, mums ir baby bjorns. Man pēkšņas brīdi vienkārši uzkārās. Nē. Es domāju, ko es par tevi vēl nezinu. Es visu laiku smējos, ka es esmu arī vecmāmiņa. Mums vakar vienkārši manam mazbērniņam tika nopirkts autobeņķis. Okay. Viņam ir 3 rati autobeņķis, tā kā pamperi, nu tā kā tas ir full on 3. bērns vai mazbērns. Bet jā, un es vienkārši negribēju ļoti, lai tā kļūst tikai par manu vienīgo lietu, kas man ir. Bet es mīlu viņus, protams. Nu, tas pats svarīgākais. Vai tev suns vēl 4 sanāk? Virsā. Jā, tas vairs nav kā bērns. viņš ir arī audzis ar bērnu ienākšanu ģimenē. Ne, viņš jau no sākuma bija ļoti patstāvīgs un tāds nebija. Bet jā, man liekas, man seja vienkārši vienā brīdī, kad pēc par to veco uzskā tāds brīdis, kad tev uzskarās smadzenes. Paķēra. Apsveicu, lai aug. Jā. Nē, viņš neauga, viņš visu laiku bēbīts. Un fun fact, bēbīts neauga un tajā brīdī, bet brālis turpināja augt, jo mums tā kā brālis tika otrādāk, bēbīts tika iegādāts reizē ar brāļu nākšanu, lai viņai ir tā kā savs bērniņš, par ko var rūpēties. Un tagad brālis ir jau izaudzis liels, un viņi tā kā sāk prasīt, ka viņai vajag tādu leli, kur tā kā stāv un staigā. Un jā, bēbīts vairs nedara. Jā. Mums tāda ir tik pašā saruna, man liekas, un labi, ka mēs beidzot satikāmies gan par uzturu, gan par bērniem. Jā, es tev teikšu ļoti, ļoti lielu paldies par to, ka tu atradi laiku atnākt. Paldies, ka tu saņēmies uztaisīt otro. Nē, šis nav otrais vilnis, šis ir jaunais vilnis. Jā, tad jau, lai tev veicās visos tavos pienākumos, panākumos, sportiskajos un visās bērna un mazbērna audzināšanās, un lai tev izvēlās arī sasniegt to savu mērķīti, kurš tev tagad ir, un es ļoti 100% pārliecināta par to, ka tu to izdarīsi, jo es dzirdu un redzu, ka tā zināšanas tev ir, un kas man liekas tiešām jāpadomā man par tiem diplomiem būs. Gaidu. Vismaz virtuāli. Jā, es uztaisīšu, obligāti uztaisīšu. Man īstenībā visiem klientiem vajadzētu kaut ko tādu, ko pēc tam vienkārši sienas pielikt. Un tev vēl par apmācības tālāk nodošanu ideāli. Super, tas man liekas tik paldies, ka tu uzaicināji. Es jūtos tāda gudra. Tu esi pie manis bijis. Es varu dot garantiju. Tā kā jums interesē kaut kāds uzturlietas, noteikti varat arī Jānai Viktorijai pajautāt. Labi. Paldies.